Iepinam, laikam, pirmo. Iepinam, laikam, pirmo. Krustām pa kreisi. Ļoti labi, ka tu sagatavo, redzi, un tu atlaidi sajūtu. Tas ir perfektākais variants, un tā vajadzētu katram. Un tu pa kreisi brauksim. Mēs pagaidām taisni jābrauksim, bet tā doma, lai tu saproti, jo tev jau tā vienvirziena iela principā tagad ir palikusi dēļ ceļa remonta ar divām joslām. Un gan mainot arī tagad, kad mēs tu mainījām to stāvokli, vajadzēja rādīt pagriezienus. Un ja pa kreisi būtu uz to krustojumu, tad šobrīd tas būtu no pašas kreisās malas. Tad pie pašas tās apmalas kreisajā pusē. Čau! Šodien vēlos padalīties par to, kā es esmu atvieglojis savu ikdienu. Es nokārtoju B kategorijas tiesības. Šīs tiesības man palīdzēja iegūt autoskola balvu. Kā tas viss notikās? Sākumā ar teoriju. Teorija pavisam vienkārši, attālināti, e-vide, pieejam vairāk moduļu, kur tu vari atkārtot skatīties video. Patīt atpakaļ, bišķiņ, ja tu kaut ko palaid garām, pierakstīt precīzi kā vajag, nopauzēt savā brīvajā vietā, brīvajā laikā. Tu diktē savu teorijas kursu un braukšanas. Es uzsāku jau paralēli teorijas kursam. No sākuma pa vienai braukšanai nedēļai, pēc tam pa divām, pēc tam bija jau 3. Vienmēr sakot, instruktori ir vairāk un viņi pielāgos tavām spējām. Ar šo vēlos teikt to, ka mans ceļš kopīgais ar autoskolu bava ir beidzies, bet tas nekas, jo tavējais var sākties un zinu to, kad ar autoskolu bava uz ceļa būs vairāk atbildīgāki, gudrāki, prasmīgāki un mierīgāki braucēji. Un tas nozīmē, ka es zinu, ka autoskolas bavas rokās ir arī mana drošība. Vēdras viņa te ir vienkārši fantastisks atstāvs, tas ir pilnīgs ārpēc. Un tās traki dziļās jau tās gan mēģinām braukt. Vajag apbraukt? Jā, no tās ir tāds super dziļās vēdras tiešām. Tās, kas nav lielas, jā, bet čirās mums tāds bišķiņ vēlāks. Nāksim pa kreisi krustām.
šis jau ir tāds izteikts šaubas, un tad vajadzētu pirmo. Un šobrīd tu biji uz galvenā vai uz mazāk svarīgi? Uz galvenā. Pēc kā tu varētu to noteikt? Nezinu, pēc ceļa kaut vai, ka tur tā līnija bija. Jā, ka kreisā pusē bija stoplimita. Jo to varēja visātrāk sanākt pamatīt. Jā. Mēs braucam pa labi? Ne pa kreisi? Taisni? Taisni. Jo tā zīme, bet ko nozīmē tā zilā zīme? Ka viņu var braukt tikai šitajā virzienā, ka tur nevar. Tad, kas šķērsājumā braukt ar 11 ceļšā. Jo kursanti ko bieži dara? Viņi sajauc to zīmi ar apaļo rīkotu zīmi, kas tevi norīkotu tikai pa kreisi. Jā. Un šajā gadījumā, ja tev eksāmenā neko nesaka, tu turpini braukt taisni. Ja gadījumā tu nogrieztos pa kreisi, tad pateicoties tai zīmē, tu jau zini, ka tu esi uz vienapzienu, un ja būs pa kreisi, tad no kreisā malē. Otrais, trešais pēc strauji būs. Un krustējumā apgriežamies uzreiz. Tad kreisās pagrieziens, labāk pirmo, jo tad būs asis skats vai tramvajs nav, un griežamies riņķi.